Sveiki, šodien esam ar Raivi Tenis, kurš ir uzņēmuma vadītājs Elite Cars, pagājušajā gadā apgrozījis 56 miljoniem un pārdevis 250 mašīnas. Prieks, ka tu esi šeit. Paldies! Kāda bija dzīve pirms mēs sākām sadarboties? Kā tu varētu to raksturot? Skaidrs, ka mēs ar jūsu palīdzību palikām krāsaināki, redzamāki daudzreiz. Un kā tu varētu raksturot problēmas pamatcēloni? Nebija jau tāds pamatcēlonis problēma. Bija vienkārši, mēs varbūt nebijām tik pamanām. Un ko jūs mēģinājāt darīt, vai kā jūs to mēģinājāt risināt? Mēs paši ceļiem darījām to, postojām postus Instagramā, Facebookā un taisījām paši savus mazus klipiņus. Kas mūs padarīja atšķirīgus? Mēs iepriekš arī bijām sadarbojušies citu aģentūru, bet jūsu pieeja bija savādākā, profesionālākā, individuālākā. Jūs varētu ar savām idejām nācāt, paši iesaistījāties darbā un daudz ko varbūt neko cits aģentūras sniedz. Un kas bija tā lieta, kas mainījās biznesā? Biznesā mums klientu pienesums. Vai personīgajā dzīvē kaut kas mainījās? Nē, personīgajā dzīvē nemainījās. Nemainījās? Ar sievu nešķirāmies. Vai jūs mūs ieteiktu kādam citam? Jā, noteikti, ko jau esam izdarījuši. Pareizi tā ir, esam arī sadarbojušies ar Kroskiem no Raivi ieteikuma. Un kāpēc citiem būtu jārīkojas dotajā mirklī? Teiksim, mēs esam ar viņiem pārunās. Kāds būtu iemesls viņiem rīkoties un uzsākt sadarbību ar mums? Tāpēc, ka jūs tādu savādāku pieeju atrodat tam. Es teiktu, arī cenas ziņā jūs esat sasniedzami varbūt nekā pārējie. Ja? Dažreiz panākat pretīm ar kaut kādu citu videoklipu vai kaut kādu ārpakalpojumu, kaut kādu bonusā sniedz kaut ko bonusā klāt. Un tas tā patīkami ir. Tad, kad bijām sākuši tieši sekot līdzi rezultātiem, pagājušajā mēnesī, martā, pirmajās 2 nedēļās, mēs bijām patērējuši 107 eiro uz reklāmām, tieši uz maksas kampaņu. Un mums sanāca pārdot vienu mašīnu. Vai tu zini, cik precīzi tur bija tie cipari? 2 līdz 3 tūkstoši. 2-3 tūkstoši. Un pati mašīna bija 3-7 tūkstoši. Jā. Okay. Un tā pieeja, ko mēs pienesām, tā jaunā pieeja, ko mēs pienesām, kā tu varētu viņu raksturot, teiksim, par to pašu sistēmu, darba stāciju un kā mēs gājām, teiksim, ar kolēģiem, tur viņiem apmācīja, kā tu varētu to visu raksturot? Jā, šis bija lieliski, kad kolēģi arī bija atsaucīgi un piekrita šim. Un ka ļoti labi varēja sekot līdzi. Mēs izveidojam pašu savējo CRM sistēmu. Ja? Bet iedodot jūsējo šo, kur mēs varējām ļoti labi sekot līdzi, tad džekiem tas viss patika un ļoti labi varēja sekot līdzi. Ok, liels paldies. Vai ir kādi papildus vārdi? Nē. Ok, ideāli. Paldies tev liels. Jā.